Nu ko? Esiet sveicināti, tas brīdis ir pienācis. Nonievā vergu 2. sezona. Un šis būs nebijis formāts, deathmatch formāts. 5 cilvēki repo, 1 izkrīt ārā, un to, kurš izskatīs, izlems mūsu žūrija. Pirmais žūrijas pārstāvis ir Eirovīzijas, Supernovas un dziesmu eksperts, arī hip-hop entuziasts Gurķis TV. Tu aizmirst piebilst hokeja eksperts, bet man piedošu to šoreiz. Sorry. But you, and woohoo! Otrā sezona klāt. Un ceru, ka šī būs ļoti laba sezona. Let's go. Otrā sezona. Otrais žūrijas dalībnieks, ar ko es iepazīstināšu. Jūs jau viņu pazīstat no pirmās sezonas. Džardžojas gandrīz katru finālu. Tas ir Bulciņa, mūsu rapu entuziasts. Bulciņa. Labdien. Let's go. Trešais žūrijas pārstāvis ir jaunākais žūrijas pārstāvis. Negaidītākais žūrijas pārstāvis Čarnijs Ņipertaustis. Es pats nebija Tomijs? Let's go, Ņipertausti. Pieviries. Ok, ceturtais žūrijas dalībnieks ir arī ļoti ātri sadabūts. Jo mums bija ierunāti 2 citi čuhani, bet tas ir Pienavīzijas dalībnieks, Norvēģijas pārstāvis Tonijs. Labvakarā, ka pisās ārā no šī dzīvā. Let's go. Nu ko? Un pēdējais, bet cerams ne stulbākais, žūrijas pārstāvis ir GTA spēlētājs. Tiesāja pagājušā sezonu mums pusfinālu Adriāns. Let's go! Nu ko? Atgādināšu žūrijai. 2. sezona, es domāju, mēs varam sākt. Nu ko, es sāku šērot savu ekrānu, piesvādzamies visi un izbaudam šo vakaru. Jā, let's go. Šis būs kaut kas labs. Reprezentu, es pieteicu godpilni, izdzirdot jūs, es domāju, nopietni, kā varat tādam, kā man iedod pretīm redāvi, proksiskai mainās ar nūdiem, 13 gadi, bet paurī vien sūd, meitenēm mazām, kam brīpiku sūd, zināmā lieta, ko tautas runā, ka tādiem kā tu tajā cietumā grūt, varēsi zvanīt tu brālim, tipa eulīkais brauc mani savāds, kā gan var atbraukt, ja viņš ir fanāts, kuram nav tiesību un galu galā, skolā tas nesepings un par to lamā ne tikai to Liepājā, bet arī pasaules malā. Šodos kurzemē par jums. Jau turpinām dāvi, netiksi prom, tik pāris lietas, ko sagremot, kamēr vēl dots mani laiks un no datora tevi tie vecāki nedzen vēl nost, zinot, ka tev nav izvēles, nav arī izstēles, netiksi garām, jo esmu es pigments, rozā šraka, tas ir pigments. Jau saki man lūdzu, vai 800 robuksi bija tā vērts, lai viss tagad zina kā dzēns, tu esi un to, ka tevi tikai cirkā vēls. Jā, tālāk arī Crazy D un arī Kevinators, ieši tiem pāri tikā Terminators, un tagad es lūkšu klusumā brīdi par Dāvi Pro un līko pīpī. Dāvis ielaiž ierodas nobrudāt jūs gara zemī, kāras ūkās iedoņa peņu, tikmēr Kevins sprauž Batmanām, pūsni tikšu un man pīmpizcerās eklasē man sarkanī kvadrāti, bet man pohoja, es gribu tikai parepot, tev šiks no virsas skādi Crazy D ir aputēti pauti, es ēdu jūs brokastīšu un tādu tardēlu pakaļu, nokārtojas jūs ausīs, jo manis refi pārāk labs, kādu skaitu Batman nosprāks no sirdspaspējas, tāpēc es šajā dzitmečā Kārlis, jo Kevins ir daunis un viņš smird pēc zivīm ar olām un no hīto kotu Kārla tēma maisīga gaiša dabā katru maisu un pievem to pakārās visi mani pretinieki, metu es ar ķieģeli jums, jo kropļi nomirstiet no naba neiet pienvedējus. Kārli apēt koferī, kameriju striktā izsepu un muterī viesi. Būsiet jūs svaigi cepti kā resni troļi. Sveiki visi, esmu Prezidāri. Es jums prezentēju manu rapu pret visiem pārējiem potēm. Eupēn, es zinu, ka tev visas mečas ten. Atceros, redzēju uz Epstein listas sen. Zinu, ka tev patīk Big Black Man. Zinu, ka tu bijām mazām meitenēm lien. Yeah, yeah, yeah,
Kevins, kas tas par vārdu? Mani tev cerēja, ka izdomāju tādu, jo tev tētis aizgāja pēc piena un atstāja tavu muteri vien, bet sejas tu tā aina izskaties, ka katru dienu būtu sapīpējies. Tu domākais gangsters, ne? Bet rapa ziņā es tev izrādīšu te. Jo, te ir līkais Pepe. Benten, tu tāds idiots esi. Ej uz ierakstu studiju, ierakstīt kaut kādus pantus, cīnoties pret Dāvis Pro, Crazy D, līkais Pepe un Kevinātors. Kāda jēga? Kevinātors. Pietiek spridzināt podus un bastot stundas, jāsāk mācīties eksāmeniem, saprati? Crazy D, par tevīm pat nav jēgas runāt, jo mēs jau visi zinām, ka tu underperformos kā pagājuši reizi. Dāvis Pro. Baigais Pro, saproti, ka tu uzsēdies uz poda, jāgaida 3 minūtes, lai tu no viņa nosēstos. Kad tu nosēdies, tu smirdi trakāk nekā līķis. Tu aizēji uz savu gaming chairu, tad tu ieslēdz Roblox. Tu sāk visām 10 gadniecēm kāds veidi, cik seisi sibulē, aizsūt viņam savus nūdus, tad viņš sauc, fuj, kāds opīts. Tad viņš sev ir reporto un tad tev uzsauc mentus, tāpēc, lūdzu, pietiek tēlo baigo veci. Un jūs visi, es ceru, ka jūs saprotat, ka jūs papisīsiet, ja? Labi, doj, tev līkais Pepe. Bentens kā ziepē dod gandoniem pa galvu kā niere idiotam tam 19 gadi. Mudakam, lai tas prostitūts, kad beidz skatīties. Daudz rasnais Hesburger VIP klients, rīt dubulta čīzīt ar priekšrotu klēpī. Paskriet tas 50 metrus bez svīšanas nevar. Benten tik tā liela stipendija, iten nekā, jo skolotāji pat par seksu tev atsūkāt nedod. 1, 2, 3 dodam dāvim pizdī un līkām. Krājums liels, man vietas trūks, pat ja esmu viens jūs liels nuls. Tagad kārtas duraks, ja man visi tūši, kamēr pretī mani tikai cieti mūģi. Par pirmajiem pamuļķiem gan jau runāts un redzi to sejas un saproti, kurš no mums gudrāks. Kurš no mums gudrāks, tikai ne Kevins, jo skolātas bukā un nesekmīgs, tik dos priekšmetos, tā kā hokejistis tagad iemetos. Nariks es pieduros, jo, Kevin, tu zini, nav joka lieta tā, kad dienāk tev vecāki istabā un pārmeklē kabatas atrot ruzā. Tagad ir dirsā no sanāca tā, tu skaidro, ka tikai Crazy D atradā dīleri Face-IT, kad sāki to bildi kopā likt, saproti, ka nu ir slikti. Nezinu, iesācē kļūda fujek, es tā kā 15 gadi un tu čurātu vēl gultā, nu nezinu. Varētu turpināt rakstīties memoārs, lai ties atdzirdētu arī māsprāts, bet kāda versijā ietiku tik tālu. Rindas ir naidīgas, vajag pret sāpju tabletes dzert un rīt, un tikai dzert un rīt, un līdz Kevins un trakais tie zemē krīt, kā bērni, ko skolātī apgramstī. Jo tagad es iejutos bulija ādā, cīga man mutē un grādi jau māgā, jūtos es pilnīgi slims, it kā sajūcis prātā, Crazy dītā, katra diena sākās. Skatos tev acīs, redz, ka iet garām, un tagad es domāju, ko mēs te darām. Latinēm savām ar platinēm savāc un domā, ko varētu darīt. Es tālāk un skaidrs ir tas, ka man zobos ir karāti, varbūt ir savādi. Jūtos kā dārznieks, jo visi šie puikas ir zaļi kā salāti. Zaļi kā salāti, tomēr es kupinu kāpostu, dodos uz salām un robežu nav, tāpēc nevaru būt malā. Pāns. Es ar lielu dirsu uzdiršu jums visiem pa virsu. Bentens baigais izkropļojums, viņš šmirkā maslojums. Spārūpā diršu Crazy D, lai pimpi sūkā MTV. Kāls ir mans brālis, tas ir ridiņš. Viņš sīt mani kā pēdiņš, es soļoju uz savu māju, kamēr Kālas ir pa kāju bumbas ejam mazumnieku. Jau 2 gadus atšķirībā nav nekas traks, 4. klasē vēl ir ok. Kevins pīpā pīpi savēju dūmi mutē un parepot viņš nevar, ko viņš arī dot Kāram hedu. Kāras dirša kraftā rastē pīpis, dzīvi tam nav Rocket League spēle, tam sūta ar mēlam. Pie olas ērce vakcīnu duru tām sirdī un meitenēm mazām pēc krāna rauda. Tur ir reāls mīri, Benten to ar savu pulksteni pie nomirstie daņi un ejiet ārstējiet bērnu dārza trako mājā. Klik and subscribe. Par ko te es vēl neparunāju, līgais pīpīgi esmu dzirdējis tādu. Kādu tavu pūji nolocītu grāmu, kā tik dienu sējot savu banānu.
Vienu sanāca tā, parāvi šķīpu uz vienu samjā. Es tev vajadzētu redzēt mādu. Māsa teica, kas tas pa mūsu tādu. Es skaidrs tejātājs. Ir skaidrs pēdējā dienā tājs arī. Sorry, so. Skaidrs varbūt bišķi fakojas apēc šai parādā. Dāvis pro, kas tas par potu, tūliņš tam uztaisīšu full boksu, vēl spēlē, tad dienu bloksu, kāpēc man jārako pār tādu loku, gaņā uzpar šito par joku, pat nevarētu postiet uz skolu somu. Es varu sajust, kā viņš zilais, tu esi par jaunu uzot Discord mīļais, vecumā viņa mums ir 13 pīlais, spīdīgs PFP domā tas ir aiz, bet Tito ir viens liels sūdumais. Bļām, man paliek garlaicīgi, rapot pār cilvēkiem, kas ir nerītīgi. Yeah! Jo, Delīgais PP. Atkal! Kevinātori, kāpēc tu vienmēr smidī pēc cigaretēm un veipiem? Ienāc mūsu klasē, sāk pancēt un izcitādi. Kāpēc sāk smiedēt? Crazy D, tas vārds ir tik furī. Vienkārši izklausās, ka tu esi baigais suns. Dāvis pro, baigais pro. Klapē ziedon katru dienu, domā, kādu mēru drīkst, bet tā nedrīkst. Benten. Bļa, kas pa čuvāk iet rekordot uz studijām kaut kādiem pienvīzijas deathmatchiem, es saprotu, ka labāk izklaus. Te kādi kaut kādi, bļa, Kevinātori un Dāvi pro, kuri rekordo pēdējās sekundēs, es nesaprotu, kā ģēd no tā. Tāpat paliks ātrāk ārā nekā, bļa, Dāvis basketbolā. Tas ir tikai fakti. Labi tiekās, Līgais PP atvadās. Ar pimpju uzrāžu ārā kā gejs, crazy D, idiots kropls un lempis aizmirt pantu. Ir tikai idiots, tik kā Līgais PP Kārlis, kurus spundēju es pagrabā un berdēju padā. Ēd ziepus, metīrais tārps, tirgo, kur resnais kropls, fresh cut neizstās tev labi. Dāvim mazīkšanai, viņš nobeigt čalis par pincētiem pasē. Bentens okupants pieteikumā labs, bet visur citur sūdz. Diršu man virsū iedod Uno reverse, Daunēji gulēt ar savu jabano pulksteni. Pirmais deathmatch ir noslēdzies. Tagad žūrijai būs jāiet voice-chatā. Es viņus tūlīt ievilkšu voice-chatā. Jums būs jāapspriež viedoklis. Un kā jau es teicu, saucam viedokli pēc kārtas, kā jūs tur gribat, un pēdējais saka, kurš lido ārā. Jums kopā ir jāizdomā, kuru no šiem 5 jūs sūtīsiet mājās. Dziesma ir labi, tevis repotāji arī labi, bet, diemžēl, man ir ausu vēzis, dēļ tā skaļuma, un man arī asiņu aus. Jā. Visiem pārsvarā bija diezgan labi, es nevarētu labāk. Let's go. Bet, jā, visiem bija diezgan labi. Okay. Jā, tas ir baigi vienīgais, ko es varu pateikt. Okay. Daži izcēlās, daži nē, vienkārši sakot. Ir kur uzlaboties. Un ir tāda lieta, ka daži, diemžēl, kritīs ārā. Jo man dažās vietās pat tā, ka bija jāņem auss ārā, jo man asiņot viņus sāk. Okay. Redzēsim, kurš tad dosies mājās. Un ko es varu ieteikt tagadējiem reperiem, kuri arī paliks. Vienkārši dabūjiet vēl vairāk raimus. Beidziet tur ar saviem pro vai kaut ko tam līdzīgi, vienkārši izdomājiet kaut ko oriģināli tā, ka pretinieks negaida, jo tas pārsteiguma elements ir gan žūrijai, gan pretiniekam, kas mums arī var izcelt augstas vietas, tā kā Džeks saņemās. Ok, labi. Kurš nākamais izteikšu? Personīgi man viens ļoti patika. Man pat nav jāmin, kurš. Man šķiet nevienam nav jāmin. Tad ir tādi viduvēji, kur ir diezgan daudz ko kāpties. Un tad man bija diezgan daudz izvēle no 2 cilvēkiem. Un, jā, ir kur kāpt. Tad tagad Gurķis laikam ir tas, kurš paziņos, kurš dosies mājās. Un, protams, arī vispirms izteikšu savu viedokli. No ko, Gurķi? Tātad viedoklis.
Nu, protams, bija gan labi, gan slikti repi. Bija gan labas, gan netik labas rīmes. Bija labi un netik labi flowi. Nu, vienmēr sakot, vienmēr var labāk, bet, nu, nevar būt visi to var. Un tā kā es esmu pēdējais žūrijas loceklis, ko mēs, protams, izlēmām, tad man jāsaka gala vārds. Jā. Tikai tagad slēmais jautājums ir, kurš lidos ārā? Jā. Un tātad mēs žūrija izlēmām, kā ārā lidos Dāvis Dāvis, sorry, bet nu ko, apsveicam. Ok, apsveicam. Klausamo. Apsveicam Bentenu, Crazy D, Liko, Pipi un Kevinātoru. Viņi tiek tālāk, Dāvis, diemžēl, tiek izspiest. Nekad neciedi atkal!